un lai mums kopā jaunām zināšanām bagātā pēcpusdiena. Jā, sveiki visiem. Tātad Dana jau minēja, tad šodien ir tas otrais seminārs. Es ļoti ceru, ka jums pirmais bija liederīgs un šobrīd daudz vairāk zināt par mūsu funkcionalitāti. Tad turpinam izzināt jaunas lietas vai varbūt zināmas lietas, bet papildinam ar papildus informāciju to visu, bet pavisam īsi, tad šobrīd mēs startējam otru semināru, tad pagājuši mēnesis bija pirmais seminārs, kas veiksmīgi ir novadīts, un kā jau Dana minēja, tad YouTube kanālā LVM Geo varat atrast, tie, kas vēl nemanīja to ierakstu, meklētāji iemetiet LVM Geo, un tur arī redzēsiet pirmā semināra ierakstu, kur mēs gājam cauri darbam ar kartī, kas ir satura radītājs, tad pamata lietas. Tie, kas palaida garām, noteikti iesaku noskatīties, jo šobrīd mēs jau iesim tālāk un koncentrēsimies jau šodien runāt par koordinātām, par meklēšanu un arī identificēšanu šie 3 bloki, kā tas ir realizēts LVM Geo lietotnē un kādu informāciju jūs no tā varat pasmelties un tālāk izmantot jūsu vajadzībām. Un, protams, kā jau arī pirmajā seminārā bija minēts, plānojas arī trešais seminārs, kurš būs novembra beigās, tad nākamēnes precīzo datumu noteikti izziņosim. Un, jā, tad tur mēs runāsim par datu pievienošanu, dalīšanos, tad KML, GPX formātī un datu importiem, visa funkcionalitāte, kas ir šobrīd pieejama brīvi LVM Geo lietotnē. Tad šobrīd tas pavisam īsi un ķersimies pie pašas demonstrācijas. Tūlīt pārslēgšu ekrānus. Un jau rādīšu jums pašu LVM Geo lietotni, kā arī pirmajā semināra turpināšu rādīt jums Windows vidē, tad atgādināšu, LVM Geo ir pieejams 3 platformās, iOS, Android un tā skaitā arī Windows. Un tad šodien turpināsim strādāt desktop vidē, klikšķināšu ar pelīti, stāstīšu visu, bet attiecīgi, ja nu būs kaut kur papildus jāuzsver informācija par to, ko jādara uz skārienu jūtīga ekrāna, to noteikti akcentēšu un izdarīšu. Tad pirmā lieta, par ko mēs šodien runāsim, ir koordināts. Un tā, man liekas, ir vismazāk zināma lieta starp lietotājiem. Tiesa gan ir specifiska lieta, un ne visi varbūt ikdienā to izmanto, un ir tāda nepieciešamība, bet tad mūsu lietotnē ir atsevišķi bloks, kas runā par koordinātām, to meklēšanu, konvertāciju, dalīšanās ar vietu, kopēšanu, tad ļoti daudz dažādas funkcionalitātes, bet primāri tādam pavisam ieskatam, kas tad tās ir koordināšu sistēma, tā ir pēc būtības matemātiskā vai geometriskā sistēma, lai noteikti objekta atrašanas vietu telpā vai plaknē, atkarībā par kādu sistēmu mēs runājam, un tad, man liekas, viss tāds piemērotākais, plašākais sabiedrībai piemērs būtu geolokācija, atrašanas viens, tad es esmu kā objekts, fiziski cilvēks ar kaut kādu ierīci, kas spēj noteikt manu atrašanas vietu, un plakne vai telpa, tas ir vai daba, kur es atrodos, un tad pēc izvēlētas sistēmas, kādā, piemēram, strādā šī GIS sistēma, kas man karti rādā telefona, es jau attiecīgi atrodos dabā kaut kādās īpašās koordinātas. Un tad šo sistēmas tādi pamat divas komponentes ir attiecīgi objekts, vai kuru parasti raksturo punkts, tad punkts vai geometriskajā sistēmā vai tai pašā telpā,
objekts, un pie šī punkta parasti tiek norādītas vērtības, kas arī ir tās koordinātas, kuras bieži vien ir cipari, bet ir arī koordināšu sistēmas, kur ir salikums, cipari un burti. Un tad iziesim cauri tiem, ko mēs piedāvājam, kāda ir starp viņiem atšķirība, un, protams, kur jūs to varat visu izmantot. Tātad pati LVM geokarte ir VGS 84 koordināšu sistēmā, kas ir pasaules standarta sistēma, geodēziskā sistēma, un tās izteiksme ir pēc geogrāfiskā platuma, geogrāfiskā garuma. Un tad geogrāfisks platums, ja pavisam īsi no geogrāfijas skolas vielas, tad platums mums, tā kā, ja iztēlojamies zemeslodi, tad platums mums ir no ziemeļiem dienvidiem, un tad tas ir izteiksmē no 0,90 grādi vai 0 un mīnus 90 grādi. Savukārt garums ir zemeslodei. Tad var teikt, no austrumiem uz rietumiem, un tur jau ir tas diapazons no 180, no plus 180 līdz mīnus 180 grādiem, bet tad koordināšu punkta apzīmējums ir tieši tie grādi. Un tad, kā mēs to visu varam meklēt kartē, noteikt un arī nolasīt un saprast tā mūsu interesējošo objektu atrašanas vietu LVM geo lietotnē, viss tas slēpjās zem šī stūrīša kreisajā pusē. Šeit, kur jūs redzat šobrīd, man ir matemātiskās koordinācijas, bet tā ir klikšķināma vieta. Noteikti izmēģiniet, ja nekad nebija tur klikšķinājuši. Un tad šeit jūs redzat, ka parādās tāda uznirstošs modulis, kas arī ir šīs te koordinātas. Un tā, ka es sāku runāt par VGS 84 koordināšu sistēmu, kurā arī ir šī karte mums šobrīd, tad reku šeit pati pirmā ir VGS koordināšu sistēma pierakstā, kur ir grādi un minūtes, bet ir pēc būtības 3 pierakšu veidi, kas arī šeit visur ir mums piedāvāti kā izmantošana. Es tagad pieslēgšu tad viss 3. Tad pieslēgšana, tas, ko es tikko izdarīju, tad kopumā LVM geo ir 6 dažādi koordināšu sistēmu pierakstu veidi, ko jūs varat izmantot un konvertēt, un arī ievadīt vienu un pēc tam redzēt citā koordināšu sistēmā vērtību, bet attiecībā uz VGS 84 ir tad 3 pierakstu tipi. Tad visbiežāk var būt redzēts, ko arī izmanto Google Maps, tā skaitā arī GIS sistēmu kartes, arī pozicionēšanas sistēma ir šitā VGSDD, kas ir decimālu grādu pieraksts. Tātad šajā gadījumā garumu un platumu mēs pierakstam ciparos, tā kā veselos un aiz komata, kas raksturo šo punktu atrašanas vietu. Tad nākamais pieraksts, kur jau ir dalījums, kur atsevišķi tiek ievadīti grādi un minūtes. Tad pēc būtības kartogrāfijā tas standarta pieraksts, kas pieļauju tie, kas varbūt atcerās no geogrāfijas arī, kas skolā bija pasniegts, tad pieraksts ir grādi, minūtes un sekundes. Un tad šīs te koordināšu veidi, tad kā tad meklēt viņas? Meklēšana notiek tā, ka no sākuma jūs izvēlaties jums nepieciešamu formātu. Un, piemēram, es tad paņemšu to klasiski pieejamo, kas ir arī Google Maps izmantojums un mūsu, tad ierakstam tūlītās. Ierakstam attiecīgi koordinātas, kuras mums interesē. Un, piemēram, jums kāds atsūta, ka šajās koordinātas ir kaut kas interesants, tad te brīdī, kad es ievadīju šos datus, šeit jūs redzat 2 funkcionālas podziņas. Ir šāda te
tēmēšanas tāds marķieris, kas principā arī šajā brīdī ietuvina, es bišku greizi ievadīju, Lietuvu paņēmu, tad pietuvina marķieri pie tās vietas, ko jūs esat ievadījuši. Tūlīt paņemsim kaut kādu Latvijas datus. Tātad šeit ievadot jums interesējošās koordinātas tajā formātā, ko varbūt jūs atradāt internetā vai jums ir atsūtījuši, tad ar šo te podziņu jūs kartē ieliekat marķieri, kur tad šī vieta atrodas. Marķieris nepazūd, tad, kā jūs redzat, es varu pārvietot karti, zoomoties, tā kā pietuvināt, attālināt, marķieris stāv uz vietas. Tas tā kā, lai nepazūd jūs tā atrastā vieta, un jūs varat vienmēr atgriezties, un marķieri var noņemt ar to otro podziņu, kas ir šī tā dzēšanas podziņa. Dzēšanas podziņa dažreiz varbūt sajauc, tā nav domāta izdzēst vērtības, ko jūs ievadījāt, tā ir tiešām tā marķiera noņemšana no kartes. Un tad šajā gadījumā jūs redzat, es pierakstīju tad decimāla grādos pierakstu, bet šeit jau zemāk VGS ierakstā, kas ir decimālās tie grādi minūtes un grādi sekundes pierakst, tad arī var redzēt precīzi šai koordinātai īstās vērtības arī šai sistēmā. Tātad tas ir pa VGS koordinātām, bet valstīm, ne tikai Latvija bija, bet arī daudzām citām valstīm ir savas koordināšu sistēmas, kas pamatā arī daudz izmanto to pasaules standarts koordināšu sistēmu, bet ir skaidrs, kā arī valsts koordināšu sistēmas. Mūsu gadījumā tas ir LKS 92. Tātad Latvijas koordinātu sistēma radīta 1992. gadā, tāpēc arī ir LKS 92. Un šeit, tad attiecīgi, ja mēs atkal slēgsimies uz šiem te punktiņiem, te jūs redzēsiet, ka mums ir mūsu lietotnē divas izvēles. Es tagad arī viņas abas pieslēgšu. Tad šeit, šajā te funkcionālā blokā jūs varat pieslēgt jums visbiežāk izmantotas koordināšu sistēmas. Tad 3 pēc izvēles, un kuras jūs varat attiecīgi no tām daudzpunktiem mainīt. Ja jums, piemēram, bieži vajag, ir nepieciešamība konvertēt no VGS uz, piemēram, LKS matemātiskām vai pretēji, tad jūs droši pieslēdziet abas koordināšu sistēmas šeit izvēlnē, un tad jūs dinamiski arī redzēsiet šo te koordināšu konvertāciju. Bet kas ir matemātiskās un kas ir geodēziskās, šie divi vārdi ir tādi kā atslēgas vārdi, tas nedefinē pašu koordināšu sistēmu definīciju. Matemātiskās, principā, matemātiskās ir kā pamats koordināšu sistēma, ko izmanto GIS sistēmās Latvijā, un tas tā kā bija vēsturiski, un arī mūsu visus LVM geosistēmas platformā, kur mēs izmantojam LKS koordināšu sistēmu, pamatā ir matemātiskās, bet ar laiku mēs arī papildinājam otro veidu, geodēziskās, kas apzīmē sfēru, kurā tiek pielietota tā LKS 92, tas ir pārsvarā mērniecība, un kādas te ir atšķirības, te arī tā kā rūpīgāk skatoties uz tā apraksta, tad pie matemātiskām X-as, tad metros šeit varat redzēt ir austrumi, un vērsta bultiņa pa labi, te arī ir norādīts tad uz plaknes tās as virziens, kā koordinātas ir jānolasa šajā gadījumā, uz X-as ir tā kā vērsts uz austrumiem un uz ziemeļiem Y-as. Savukārt, ja es pārslēgšu, nevis pārslēgšu, bet lejā es pieslēdzu arī salīdzinājumu un geodēziskās, tad jūs redzat, ka šeit X-ās ir pret ziemeļiem
un savukārt Y ir pēc austrumiem. Un tad šajā gadījumā jums noteikti, kad jūs mēģināt salīdzināt vai lasīt koordinātas, piemēram, jums ir kaut kāds dokuments vai dati par kaut kādu objektu vai viņu atrašanas vietu, tad jūs noteikti paskatieties, kādā formātā ir pieraksts. Tad arī var uzreiz saprast tālāk, kā to pārattiecināt jums, piemēram, saprotamā koordināšu sistēmā, lai atrastu, kur tad tas tieši atrodas. Un tad LKS ir koordinātas, ko meklējam pēc metru pierakstu, un tad šeit pieraksts nav grādos jau, bet ir veselos ciparos un metriskā izteiksmē. Un tad, lai arī tas, ko es pirmīt rādīju, tajā identificēšanas logā, ko mēs arī tālāk apskatīsim, jau jums vizuāli šeit, es domāju, augšā melnajā headerītī rādītos jūsu izvēlētas koordinātas, tad šajā modulī, tas, kas ir tas zaļš izceltais, tas arī ir te augšā, ar ko lietotne turpina darboties un ļauj jums arī šīs koordinātas nokopēt. Šeit ir tāda kopēšanas podziņa, tad jūs redzat, ir nokopētas koordinātas. Ja es pārslēgšu atpakaļ uz VGS-u, tad jūs redzēsiet, pie kopēšanas man parāda, ka jau nokopēja grādus un grādu pierakstu. Tad kopēšana strādā precīzi ar to formātu, kuru jūs šeit izcelsiet, ka izvēlēsieties kā aktīvo. Un tad pie LKS koordinātām, tad šajā gadījumā es to, ko nokopēju, šeit arī ielikšu. Bet pārsvarā sanāk, jums visticamāk būs kaut kādi datu avoti, kuros jūs gribēsiet, no kuriem jūs gribēsiet nolasīt tās koordinātas. Un tad līdzīgi kā ar VGS pirmīt rādītām ierakstam vērtības, kuras vēlamies atrast, un ar šo te markieri pietuvinam kartē, kur tad tas atrodas. Un tad tā funkcionalitāte ir identiska, tad kamēr es šo markieru nenoņemu no kartes, man tad turpina rādīties, un jebkurā attālumā ar karti es šo markieru redzu. Un tad bez LKS un VGS, tad viena ir valsts koordināšu sistēma, otra ir pasaules standarts, tad šeit vēl papildus ir, varbūt mazāk pielietojama plašai sabiedrībai, bet noteikti ir LVMGeo lietotāji, kas šo koordināšu sistēmu izmanto, jo to mēs bijām pievienojuši pēc īpaša lūguma, lai tāda koordināšu sistēma ir tā MGRS koordināšu sistēma, un tā ir Military Grid Reference sistēma. Principā militārām vajadzībām nepieciešama koordināšu sistēma. Kā jūs redzat, šeit vairs jau nav cipari, tas ir tas, ko es minēju. Tad ielikšu šo salīdzinājumu VGS, tad VGS ir ciparu izteiksmē, kas ir grādi vai grādi minūtes sekundes, tad LKS mums ir arī ciparu izteiksmē, tad militārās koordinātas, kā redzat, šeit jau ir ciparu burtu kombinācija. Pēc būtības te ir tā, ka visa pasaules karte šai koordināšu sistēmai ir sadalīta lapās. Tad pirmais nodalījums, ja mēs iztēlojamies tādu rūtojumu lapu, tad pirmā ir tādi lielie bloki, kur Latvijai, piemēram, šajā te koordināšu sistēmā ir, manuprāt, 2 lielas lapas, kurai iekrīt Latvija. Tad dziļākajā tajā griezumā nāk jau karšu lapu apzīmējumi, arī tādi kā taisienstūri, kur var atrast precīzi, piemēram, LC kvadrantu, un tālāk jau seko šo koordināšu sistēmu, reāla objekta atrašanas vietas norādes jau pēc cipariskā izteiksmē. Tad šeit tie, kas
darbojās ar ikdienā vai ir saistīti ar militāru jomu, varbūt zemesardzēm, vai tā kā kam ir dienējot atcerās, ka bija jāpielieto, tad, protams, arī šādu te formātu varat izmantot un lasīt. Un līdzīgi kā ar LKSVGS, ja es vēlos darboties ar šo koordināšu sistēmu, izceļam viņu, tad pieraksta formāts būs jau šāds. Un identificējot kartē, tad jūs redzat šeit jau parādās izvēlēta koordinātu sistēma, un arī kopējot, nokopēsies precīzi tad jūsu identificētais punkts. Tātad šīs bloks ir meklēt, tad redzu, ir nepieciešami kartē atrast kaut kādu koordinātu, šeit es viņu ievadu atbilstoši formātā, varu pietuvināties šai te vietai un pēc tam tālāk dalīties ar viņu, tad nokopēt, apskatīties, kas tas pa objektu ir, tad izvēlēties 3 sev vēlamās ikdienā izmantojamās koordinātu sistēmas un skaidrs, ka šeit arī ir tā konvertācija, ka jūs vadot vienu, jūs arī redzat, kādā vienībā pārrēķinās citās koordināšu sistēmās šī te ievadīta vērtība. Tad, ja MGRS ir šāds te pieraksts, tad jūs redzat, kāds ir LKS un kāds ir, piemēram, grādos. Tad pārējot pie jau identifikācijas, kas arī sasaistīti nedaudz ir arī ar koordinātām, ko es te klikšķināju, tad atgādināšu, ka, lai identificētu kaut ko, lai vispār izsaukt to uznirstošu logu, ko jūs tagad redzat, telefonā jums ar pirkstu vienkārši ir jāpatur ilgāku laiku tajā vietā, ko jūs vēlaties noidentificēt. Ja strādājat ar datoru un pelīti, tad tā ir peles labais klikšķis kartē. Un tad iziesim cauri tai augšiņai, kas arī ir sasaistīta ar koordinātēm. Tad pirmā jau vairāk kārt šeit jums izklikšķināja, tā ir kopēšana. Tad šai brīdī, ja jums kādam ir jānosūta vienkārši koordināšu dati izvēlētajā koordināšu sistēmā, tad mēs kartē atrodam to īpašo vietu. Varbūt ļoti svarīgi nosūtīt kādas, kupicas vai krustojuma vietu, tad šeit ar kursoru vai ar pirkstu mēģinu iecentrēt un tad nolasu šīs koordinātas, nokopēju, jebkur, kur nepieciešamība ielieku, vai tas būtu e-pasta, WhatsApps, ziņa un nosūtu. Bet tajā brīdī, kad svarīgi negluži tikai un vienīgi pliki cipari, bet reāli dalīties ar šo vietu, tad varbūt jūs esat plānojuši iet pārgājienā un jums ir jānorāda pulcēšanas vieta, kā jūs pulcēsieties, reku šeit ir stacija Goba, piemēram, šeit tagad šajā stacijā jums plānots pulcēties. Tad šeit blakus tai kopēšanas pogai ir otra podziņa, kas ir dalīties, share, un tad nospiežot šo te, jums piedāvās tādus ziņnešus, visas programmiņas, kur var ievietot šo te dalīšanas linku. Tie tai skaitā arī standartā vienkārši var nokopēt linku, lai pēc tam tālāk ievietot jums ērtajā vietā. Un tad tā izvēle, ar ko jūs varat dalīties, ir atkarīga no tā, kas jūsu telefonos vai datoros ir uzinstalēts. Tā kā šeit ir tādas mainīgas vērtības. Bet es nokopēju linku un, piemēram, ja es vēlos nosūtīt šo te ziņu par koordinātām e-pastā, tad nokopēju un ielieku linku. Kā jūs redzat, tad links satur tad informāciju, kurā sistēmā tas bija uztaisīts, šī gadījumā LVMG pozīcija. Un šeit neatkarīgi no tā, kādas jums te koordinātas ir izvēlētas vizuālai darbībai, tad šeit man ir tās
LKS koordināts, linkā aizies VGS koordināts, jo pati karte, kā jau minēju, LVMGeo karte ir VGS koordināšu sistēmā, tāpēc šeit ir decimāli grādi, ko arī principā no linka jūs varat uzreiz arī nolasīt, kādos grādos šī te vieta atrodas. Un tad es nosūtu šo te informāciju. Tajā brīdī, kad es pat tūlīt saņemšu šo te e-pastiņu, parādīšu jums, saņēmu e-pastu, tagad kaut kur aiziesim tālāk vai vienkārši atzūmosim karti. Un tad cilvēks, kam atnāk šāds te links, izvēlās, noklikšķina, tā kā, datorā viņš tā kā piedāvās atvērt lietojumu programmu vai telefonā no apakšas uznirstošais tāds loks būs, un tad tajā brīdī es precīzi dabūšu pietuvināto to vietu, arī jau ar markieri, kur ar mani bija, tā kā ar kuru es dalījos. Un tad tas otrs cilvēks vai cilvēku grupa, kam jūs nosūtat, precīzi redzēs no tā linka atrašanas vietu. Un bija tajā brīdī, kad linku jūs varat izmantot daudz reizes, te nav nekādi ierobežojumi, un lietotāji, kas saņem šo te linku, bet viņiem nav uzinstalēts LVMGeo, tad tiem verot vaļā, viņi redzēs tādu aprakstu, ko lai atvērtu šādu te saiti, ir nepieciešams uzlikt uz ierīces LVMGeo lietotni. Tā kā, bet tā ir tāda ļoti viegla dalīšanās ar vietu, vai jūs esat kaut ko atraduši mežā, vai gribat ģimenes lokā padalīties ar sēņu vietām, kur ir ļoti daudz gailenes, piemēram, to arī var darīt, izmantojot šo te share linku. Un tad, lai atkal noņemt, piemēram, markieri, ja pēkšņi vairs nav vajadzīgs, tad atceramies, ka šī markieri noņemšana dzīvo turpat, tad izvēlamies šo te uzklikšķinam, kur ir koordināts, vienkārši noņemam no kartes šo te markieri. Kas tad vēl mums ir pie identificēšanas? Pie identificēšanas šeit tad par koordinātām un vietas dalīšanas, tas, kas ir melnajā headerī, ir viss, te var vienkārši aizvērt šādu te pop-upiņu, bet par identificēšanu svarīgi arī redzēt, vai ir apakšā kaut kādi dati, ko var identificēt un ko karte nespējams, piemēram, iedot, jo apakšā sistēmai nav kaut kādi dati. Ja es, piemēram, šeit identificēju, jūs redzat, ka arī markierim tikai teksts ir, ka nekas nav atrasts, bet arī ir markieris sarkans uz kartes. Un šādām te vietām, kur apakšā mēs nespējam nolasīt no mums pieejamiem datiem kaut kādu papildus informāciju, šeit jūs noteikti varat izmantot iepriekš minētām darbībām, kopēt, dalīties, bet arī var maršrutēt. Maršrutēt, tad poga ir navigācijas poga, pats LVMGeo nekur nemaršrutē, tad pašā geo nav iestrādāta navigācija, bet šeit jums piedāvās izvēlēties navigācijas lietotnes, tā kā man tas ir dators, man šeit nav navigācijas lietotnes, bet ja jūs izvēlaties to telefonā, visbiežāk tas būs Waze vai varbūt Google Maps vai iOS Safari, tas iOS iebūvēts navigācijas sistēmas. Tad tas, kas jums telefonā ir kā atsevišķa lietotne, ar ko jūs navigējat, tā kā ikdienā izmantojat mašīnā, tad arī uz jūsu to atrašanas vietu tā otrā programma jums tā kā izmaršrutēs un ieliks šo te maršrutu. Tātad tas ir tādas vietas, kur mums apakšā nav dati. Bet, protams, kā jau pirmajā seminārā redzēt, datu ir diezgan daudz, ar kuriem jūs varat ne tikai skatīties viņus uz kartes, bet arī tai skaitā identificēt. Un tad standartā, ja mēs satura rādītājā, tad šeit atkal parādīšu šobrīd no datu slāņiem, kā redzat, man nav nekas pieslēgts, tad viss
visi dati ir atslēgti, bet mums ir identificējama pati LVM fona karte, kas ir pati pirmā noklusēta LVM meža karte. Identificējama viņa ir tieši saistē, jo visi tie dati, ko var nolasīt no šīs fona kartes, ir pieejami tieši saistes servisos. Līdz ar to tajā brīdī, kad jūs lejupielādēsiet meža karti un izmantosiet šo te, kas man nav lejupielādēta, tad tur attiecīgi jums nebūs iespēja identificēt, jo mežā nav pieejams tīkls, un, kā jau minēju, identifikācija mums strādā pret tiešsaistes datiem. Bet tad šobrīd mēs esam tīklā, zona ir, un ko tad es te varu noidentificēt? Tad primāri šeit nāk mūsu LVM pamatdati par kvartāliem, nogabaliem, bet tai skaitā ir arī citu meža apsaimniekotāju brīvi pieejamie dati, kā jau pirmajā seminārā minēja, tie, kas deva atļauju un atvēra savus datus un ļāva publiskot, tad šeit arī citu apsaimniekotāju dati ir, un tai skaitā arī zemes vienības var identificēt. Sākotnēji, tad ja ir vairāki objekti, tad es šajā te vietiņā, tad es te ieklikšķināju, tad, kā redzat, šeit noidentificēs 5 dažādi objekti, un pie tam cipariņa šeit klāt rāda arī, cik daudz viņi tur ir. Šajā gadījumā es esmu pietiekoši attālinātā kartes skatā, man mērogs ir šāds, tāpēc ka nav tik precīzi identificēt, un lai izvērst, tad šeit ir tās bultiņas, kas izvērš to saturu, un tad attiecīgi šitien uzklikšķinot uz šo te bultiņu, jūs varat vai nu izvērst, vai nu sakļaut šo te saturu. Un tad šeit var redzēt arī tās pamata atslēgas par objektu, ko jūs šobrīd identificējuši, bet lai sīkāk apskatītu informāciju, tad jums jau ir jāuzklikšķina uz tās rindas, nu, piemēram, šajā gadījumā 16. kvartāls, un tad šai brīdī es jau precīzi redzu šī kvartāla aprakstošo informāciju. Šajā gadījumā te ir pietuvināšanas arī podziņa, kas pietuvina precīzi pie tā objekta, ko jūs izvēlēties, tai detalizācijai, caurskatīšanai. Pietuvinoties, tad uzreiz redzat, kā pēc noklusējuma noreducējas pats šis te lodziņš, tad, lai atkal to redzētu saturisko daļu, jums vienkārši viņš tā kā ir jāizskļauj, un to jūs arī paši varat sakļaut tajā brīdī, kad jums ir svarīgi tā kā redzēt vairāk karti. Un vēl tad cita funkcionāla poga ir tā back, atpakaļ poga, kas, piemēram, tā kā es apskatījos šo informāciju un vēlos atgriezties pie sākotnēja sarakstā, ko es identificēju, un tad pāriet skatīties, piemēram, jau par zemes vienībām informāciju. Un tad attiecīgi šeit redzu, gribu, piemēram, lai objekts viss ir centrēts, tad pietuvinos, nolasu informāciju. Informācija atkarībā no datiem, protams, tie dati, kur ir publiski pieejami un nes kaut kādu pievienotu vērtību pašiem lietotājiem, tos mēs arī šajā te identificēšanas logā atrādam. Nu, un tad atgriežamies pie saraksta un redzam visu šo te sarakstu ar citiem datiem. Tajā brīdī, kad jūs, piemēram, izvēlaties kādu no objektiem, un tas ir poligons, nav, piemēram, punkts, bet reāli ir poligons, un izvēlaties maršrutēšanu, tad maršrutēšana šai gadījumā notiks pie šī poligona centroīda. Tad, ja man ir šāds te poligons, tad, te kaut kur tas cipariņš 4, būs aptuveni arī tas centroīda punkts, uz ko mēģinās tā kā maršrutēt jau navigācijas sistēma. Tad poligoniem tie ir centroīdi. Tad, jo lielāka jums platība, jums jāsaprot, kad uz kurien tas maršruts
tiks ģenerēts. Ja jūs zināt, ka jums tikšanās vieta tam poligonam ir kaut kāda pie stīdziņas, tad labāk to noidentificēt atsevišķi tā kā, pašam un jau maršrutēt jau precīzi pret šo vietu, nevis maršrutēt pret izvēlētu poligonu, jo tās atrašanas vietas atšķirsies. Mēs vēl pie identificēšanas atgriezīsimies, kad vairāk dati būs uz kartes. Šobrīd plānā pāriet pie meklēšanas, bet Dana, vai šobrīd ir varbūt kaut kādi jautājumi? Nē, šobrīd jautājumi nav vēl ienākuši, tā kā mēs droši varam turpināt. Labi, tad pārējām pie meklēšanas. Meklēšanas sadaļa atrodama, tad mēs arī pavisam īsi pirmajā semināra pieskāramies, bet meklēšanas sadaļa ir šeit, tā trešā podziņa. Telefonos izvietojums bišķi savādāks, tad arī tas funkcionālo pogu rīkjoslos izvietojas savādāk dēļ izmēra. Tā kā, jo meklēšana telefonā būs apakšā. Un tad, ko tad mēs varam darīt meklēšanā, meklēt? Tad sākumā pēc noklusējuma, ja jūs nekad neesat neko meklējuši šajā formā, jums pēc noklusējuma būs pieslēgti LVM pamatdati, kuros jūs attiecīgi kaut kādu informāciju varat meklēt. Katrai sadaļai tad šeit ir uzskaitīties datu avoti, no kā jūs kaut ko varat atrast. Un šajos datu avotos katrā no viņiem, ja es pārslēgšos, jūs tagad redzēsiet, kā arī mainās saturiskā daļa, kas ir informatīva daļa, kas ir kā palīdzības apraksts, kādā formātā ir jāraksta šī meklētājā šie dati, lai jūs kaut ko atrastu. Un tad katrā no šiem jūs redzēsiet tādu piemēru, pēc kāda lauka tiek meklēts, jo pārsvarā tiek norādīti lauki, tad, ja mēs izdevam, mums ir objekts, par objektu ir aprakstoša daļa, kas ir strukturēta, tāda kā tabulā, piemēram, nosaukums vērtība, tur koordināta X vērtība, koordināta Y vērtība. Tad mūsu meklēšana nav tā, ka viņa meklē pēc visa, pārsvarā meklē pēc kaut kāda noteikta lauka, visbiežāk tie ir nosaukumi, kas arī plašai sabiedrībai ir skaidrs meklēšanas tāds nosacījums. Un tad, kā jau redzat, šeit atkarībā no izvēlētas kopas, tas meklēšanas formāts, kā jāmeklē, atšķirās, un ir priekšā arī paši piemēri, kā ir jāraksta, lai kaut ko atrastu. Tad iziesim cauri šīm te sadaļām, un tad pa vienam parādīšu, ko var atrast un kā tas izskatās. Šeit tad paņemsim to pašu kvartālu, šeit arī var piemērā redzēt 101, un tajā brīdī, kad es palaidīšu tikai 101, tad meklēju. Tātad šāds te apzīmējums parādās ne tikai kvartālos, bet reko arī ir karjeru publiskie dati, kur ir nosaukumā 101, un arī tā skaitā ir LVM mežaceļš, kur arī ir šīs te 101. Tāpēc man pie šī te meklēšanas nosacījuma atrada vairākus objektus. Un tad, lai redzētu to kartē, līdzīgi kā mēs identificēšanā skatījāmies, tad te ir skaits, cik daudz objekti katrā no sadaļām ir atrasti. Šo var sakļaut, un tad arī līdzīgi kā identificēšanā. Un tad, lai apskatīties precīzi šo te vietu, vienkārši klišķinam uz rindas. Tajā brīdī automātiski jums parādīsies gan pilnais apraksts, kas ir pieejams par šo objektu LVM Geo tajā identificēšanas logā, bet arī kartē šīs te objekts, šai gadījumā ceļš, tiek vizuāli izcelts tāds sarkanīgs, lai jūs redzētu, kur šis objekts atrodas.
Bet tā arī nav visa funkcionalitāte, kas notiek, kad jūs kaut ko meklējat. Es tagad parādīšu jums uz turisma datiem. Tātad šobrīd, ja mēs atgriežamies pie satura rādītāja, un parādīšu arī tas, ka satura rādītāja mums ir atsevišķa sadaļa LVM atpūta. Kā jūs redzat, šeit man nav nekas pieslēgts. Tātad šīs galvenais tās ķeksītes, kas pieslēdz šos datus, ir atslēgts. Tad šobrīd, tajā brīdī, kad jūs meklējat datus, bet jums satura rādītāji šie dati nav aktīvi, meklēšana arī pieslēdz to vizuāli kartē, lai jūs faktiski redzētu šo objektu. Tad meklēsim pēc terva saīsinājuma. Tad ar terveti saistītas ir vairākas lietas atpūtā tajā servisā. Un tad šeit gan kultūru vēsturiski objekti, gan arī piknika vietas, tematiskie objekti. Bet tad izvēlamies mums saistošo. Un kā jau minēju, kartē uzreiz tad ne tikai parādās identificēšana par šo te objektu un aprakstošu daļu, bet arī vizualizācija. Un tagad, ja mēs atgriezīsimies, piemēram, pie tām pašām turisma vietām, jūs redzat, ka automātiski arī pieslēdzās meklētājā norādītas vērtības. Tas servis arī pats pieslēdzās, lai jūs to, ko jūs meklējat, jūs arī redzat uz kartes. Līdzīgi ir, piemēram, ar kadastru. Tūlīt nokopēšu, piemēram, šo te kadastru. Tad kadastra dati, kas mums dzīvo pie datu slāņiem VZD kadastras, viņš šeit ir atslēgts. Tagad aiziesim, izvēlēsimies VZD kadastra meklēšanu. Tad, te ir tas formāts, pēc kā meklē. Es nokopēju, tad meklēju. Reiku man atrada šo te kadastru. Un tajā brīdī, kad es jau uz karti novirzīju, lai man parāda kartē, kur tas ir, jūs redzat, ka arī VZD kadastra servis automātiski pieslēdzās. Tā kā tajā brīdī, kad jūs kaut ko meklējat, lai jums nav tāds pārsteiguma sajūta, ka man kartē nekas nebija saslēgts un kāpēc pēkšņi kaut kas sāk papildus rādīties, tad to izsauc meklēšana. Un tad, ja, piemēram, šajā gadījumā turisms jums vairs nav nepieciešams, tad jums jāaiziet uz satura rādītāju un jāatslēdz turisma dati, ja jūs to nevēlaties šobrīd redzēt. Piemēram, darboties ar kadastru. Jā, un tad pa lielam no funkcionalitātes ziņas meklēšanā īsti neko vairāk te nav stāstīt, tad jāskatās precīzi tas formāts, kāds ir piemērs, ko jūs vēlaties meklēt. Meklēšana notiek visā servisā, tad attiecīgi atradīs, ja būs pēc līdzības objekti, pēc šāda vārda, tad arī skaita ziņā jūs te redzēsiet, cik daudz tādi objekti ir. Tad, ja meklējam kaut ko specifisku, tad arī precīzāk rakstam to meklēšanas kritēriju. Un, un tas pats arī par adresēm, jo precīzāk uzrakstīsiet adresi, jo mazāks skaits būs uz atlasi, ko jūs meklējat. Un te tad varat iziet cauri tām šobrīd pieejamām meklēšanas sadaļām, un tad to, ko jūs varbūt meklējat un nevarējat atrast, varbūt šeit kartē jums palīdzēs meklēšanas rīks to atrast. Un, ja mēs runājam jau par to papildus daļu, ar ko strādā mūsu klienti un LVMs, tad arī tai skaitā, protams, nāk arī meklēšana jau par uzņēmumu datiem. Papildus tad tie autorizētie lietotāji vēl smalkāk redz meklēšanas sadaļu. Tur spēj meklēt sev interesējošos datus. Un, un tad šobrīd, ja mēs atgriezīsimies pie
pie jau identificēšanas, tas, ko es minēju, es tagad saslēgšu bišku vairāk datus un tādu raibāka karta, lai paliek. Un tad tā identificēšana patiešo saistīta ar to, kas kartē ir pieslēgts. Kā jūs redzējat, sākotnēji man nebija nekas pieslēgts, man bija tikai 5 datu avoti, ko es identificēju, bet tiklīdz jums kartes saturs būs arī vizualizācija, tad šeit arī būs daudz garāks saraksts, šie gadījumi pat skrolējams, neietilpst vienā skatā, un te tad var iet cauri un skatīties, kas konkrēti šajā punktā atrodas un identificējas. Tad, ja jums ir kaut kādi dati pa lieku šajā te logā, tad noteikti atslēdziet šos te datus šeit satura rādītāja. Tad, lai jums arī mazāk tāda datu filtrācija ir pašā identificēšanas logā. Manuprāt, pavisam tā kā noteikti tā pamata funkcionalitāte, kas ir par koordinātām, identificēšanu un meklēšanu esmu izstāstījusi. Tad šobrīd vai tik tālu ir kaut kādi jautājumi? Jā, paldies, Alīna. Mums čatā bija viens jautājums, uz kuru gan es jau atbildēju. Bija jautājums ne gluži par to, ko tu stāstīji, bet par to, vai ir iepriekšējā semināra ieraksts pieejams, iespēja noskatīties. Jā, iepriekšējā semināra ierakstu tātad ir iespējams noskatīties YouTube kanālā, meklējot LVMGeo kontu. Un bija tikko viena pacelta roka, kur gan lūgums ir ierakstīt jautājumu čatā, un tad mēs arī sagaidīsim jautājumu, lai varētu to nolasīt. Bet jā, šobrīd jautājumu nav, bet varbūt dodam kādu brīdi laika pārdomāt tikko dzirdēto un vēl ierakstīts jautājumus čatā, izmantot izdevību un uzdot savus jautājumus. Jā, protams, droši. Un es domāju, mēs, Dana, varam arī iemest tepat tie, kas pieslēdzās varbūt uz YouTube linku, tu vari arī iekopēt. Jā, super, ir links, ir pieejams čatā, tā kā pirmo semināru par lietotnes pamatfunkcionalitāti esat laipni aicināti noskatīties. Atkārt iepazīt un tiem, kuri jau iepazinuši, varbūt atkārtojumam. Jā, droši. Links ir pieejams. Jā. Skatos, šodien čatā nav aktivitātes, bet... Es domāju, tāpēc, ka tāda koordinācija ir gana specifiskā lieta, un iespējams, gluži ik katrs to neizmanto, bet es ļoti ceru, ka arī pēc šī semināra varbūt vairāk šo te stūrīti izpētīs un redzēs kaut kādu pievienotu vērtību šai funkcionalitātei, bet laba lieta noteikti ir tas, ko varbūt pat tiešām plašāk izmantos, ir tā dalīšanās ar vietu, un, protams, identificēšana, lai saprast, kādi dati apakšā dzīvo, un datu meklēšana. Tā kā es domāju, ka tie, kas strādāja, kaut kādas varbūt jaunas atziņas guva un papildināja zināšanas, tie, kas pirmo reizi šo redzēja, tad jums laiks pašiem izpētīt un izmēģināt šo te funkcionalitāti un pielietojumu. Jā, tieši tā, un tad nākamajā reizē jau mēs runāsim par to, kā pievienot savus datus, kā iezīmēt savu stēņu vietu, ne tikai dalīties ar to, ko redzam kartē, kā padalīties ar savu informāciju. Tas nākamajā reizē. Ar vairāk apskatīsim šo te neapskatīto podziņu, kas ir mērīšanas rīki, un tad tas, ko Dana minēja, tad mums šeit ir vēl no satura rādītāja neapskatīts datu imports. Tad tur arī parunāsim vairāk par, kas ir GPX, KML, KMZ, kas tie pa formātiem un kādu labumu jūs, ko ar to darīt un kādu labumu jūs no tā varat iegūt, Jā.
Ir viens jautājums. Nolasīšu jautājumu. Par maršrutēšanas palīgu programmā Waze Waze'ā nav lielas daļas mazo ceļu, savukārt Google savu galvas ostu ir sazīmējis pat tur, kur to fiziski nav. Ko darīt? Mēģinājumi sazināties ar viņiem neko nedod. Jā, tas laikam nebūs jautājums ar Google, ko mēs varam iesākt ar Google, bet varbūt Alīna tavs komentārs, kā Nu, šai gadījumā, jā, nu, no pieredzes ir tā, ka parasti, ja tie tiešām ir mūsu pašu meža ceļi, tad nu, piemēram, šeit kartē, tad skaidrs, ka minētajā Waze'ā vai arī Google Maps, nu, šīs te izbūvētie ceļi un dabiskās brauktuves, kas ir kartē, nebūs vizualizēts pie šī gadījumā, jo jūs zinat, nu, tas nav tāds, ka pēkšņa vēlme kaut kur aizbraukt, bet laicīgi plānots, tad aicinu sākotnēji sev izgūt šos tā apgabalus, tas, ko mēs runājam pirmajā seminārā, tā kā lejupielādēt šos kartas, šo fragmentus, lai jums tā kā būtu nepārtraukta pieejama kartē arī bezsaistē, piemēram, tīkls noraustās. Un tad parasti dara tā, ka tajā brīdī, kad ir pa šoseju, kas līdz šim noteikti Waze zinās, kā aizbraukt, labi, es te Terveti rādu, paņemsim bišku no Tervetas, tūlīt. Tad maršrutējam līdz vietai, līdz mežam, piemēram, masīvam, kur Waze ar Google tiks galā un diezgan veiksmīgi, tad mūsu ceļi. Un tajā brīdī, kad jums jābrauc mežā, tur tad jūs varat jau fonā turēt, pāriet. Jūs jau varat markieri sev atlikt, kur jums jābrauc, un visticamāk nav tā, ka būs baigais zirneklis ar autoceļiem, ka te baigi jāizplāno, pa kuru pusi jābrauc. Un vienkārši izmantot geolokāciju, jo geolokāciju aktivizējot, jums jau būs tas virzienas kustība bulta, tas, ko mēs pieskārāmies pirmajā seminārā. Un tad jūs redzēsiet, kā jūsu mašīna te pārvietojas, ka jūs tuvojaties, piemēram, šim te krustojumam šeit. Jums nav jāgriežās pa labi, jūs, piemēram, gribat tikt šeit, kur jāgriežās, jau būs pa kreisi. Un tad jūs redzēsiet ar geolokāciju šo te pārvietošas punktu, karte pati pārzīmēsiet un spēsiet orientēties, kā nokļūst konkrētajā vietā, jau izmantot LVM Geo. Un mūsu pašu kolēģi to arī aktīvi šādi izmanto. Alīna, es tev piedod, pārtraukšu tev mazliet papildināt. Waze, kad ir labais piemērs, tā kā Latvijas valsts meža autoceļu tīkla dati ir publiski pieejami dati, tad Waze'ā ir Latvijas valsts mežu autoceļu dati ir un tie tiek izmantot navigēšanai. Varbūt tā atjaunošana nenotiek uz dienu, kā saka, un varbūt nav paši svaigākie un pats pēdējais izbūvētais ceļš, bet Waze tādā ziņā ir diezgan uzticams sadarbības partners, jo tas pat bez mūsu ziņas šie dati ir atvērti un Waze izmanto navigēšanai arī Latvijas valsts meža autoceļu datu. Jā, tādus, izbūvēts lielus un jau sen izbūvētos autoceļus tur tiešām tiek galā Waze. Te varbūt vairāk par tām dabiskām brauktuvēm vai kaut kādām nobrauktuvēm, ja jums vēl dziļāk meža masīvos jābrauc pa kaut kādām stidziņām un dabiskām brauktuvēm, tad noteikti var pie šī gadījuma arī pārslēgties un izmantot geolokāciju un jau skatīties, kā jūs pārvietojaties pa mežu. To arī tā dara. Bet mums nav navigācija un šobrīd, šis jautājums arī bija pirmajā seminārā, bet šobrīd kā atsevišķa funkcionalitāte netiek plānota, ka mēs izstrādāsim jaunu navigācijas rīku LVM Geo lietotnē. Ir ļoti daudz citas labas lietas, ar ko papildināt esošo risinājumu. Jā, savukārt Google laikam mēs nevaram ietekmēt, tur varbūt ieteikums ir vienkārši izvēlēties citu navigāciju, neizmantot Google, ja jūs zināt, ka tajā vietā, kur jums jānokļūst, tā nav uzticama. Bet mums ir nākamie jautājumi.
Tad ir nākamais jautājums. Vispirms ir paldies par semināru. Paldies jums par piedalīšanos un klātbūtni. Bet ir jautājums, kā var zināt, vai ceļš ir privāts un vai es pa to varu pārvietoties, vai ir kāda atzīme, ka tas ir servitūta ceļš. Vai mēs to varam nolasīt LMGO lietotnē? LVMGO noteikti jūs varat nolasīt par mūsu pašu ceļiem. Tas, kas ir mūsu ceļi, un tie arī kartē vizuāli ir uzreiz redzami. Tad šie, kas tādi dzeltenīgi ar nosaukumu, tev jau varat būt pilnībā droši, ka tie ir LVM ceļi. Par citu īpašnieku autoceļiem tie nav mūsu identificējumi. Nav šobrīd tādi dati, ko padot. Tā kā šeit skaidrs, ka pēc apzīmēm valsts ceļus, pašvaldības ceļus jūs redzēsiet, bet gluži kaut kādu tiešām privātā esošo īpašumā ceļa posmu vai ceļa gabalu šeit LVMGO nevar tā kā atšifrēt, vai jūs tur drīkst pārvietoties vai nē. Tas, kas ir pieejams papildus, tā kā atgādināšanai arī no pirmā semināra pa ceļiem runājot, pie konfigurācijas un datu attēlošanas, tad te bija sadaļa dati koksne transportam, un tajos datos, tajā brīdī, kad jūs viņus pieslēdzat, šeit slēpjas apakšā bišku vairāk dati, šeit ir mūsu pašu ceļa aprobežojumi, jo mums arī ir tā, ka ceļi ir, piemēram, remontā, viņi nav izbraucami, tad šeit ir papildus, ko es tagad pieslēdzu, jūs redzat, ka, piemēram, ja nu gadījumā jūs bijāt plānojuši šeit kaut kur braukt, tad noteikti papildus pieslēdzies šo datu avotu, jo šajā gadījumā šis ceļš būs slēgts, un iespējams Waze par to nezinās, jo Waze ļoti forši, ka paņem datus, bet es pieļauju, tā atjaunošanas spēja nav tāda dinamiska kā mūsu pašu datos, jo tā slēgšana var būt arī atkarīga no laika apstākļiem. Ļoti lielas lietavas bija, un, piemēram, izplūdis ceļš, un tas būs aizvērts tā kā braukšanai. Ir Latvijas valsts ceļu remonta darbi, tā kā arī pieejami to, ko es arī rādīju. Un papildus ir tie attīstamie ceļi, kuri vēl ir tikai izbūves posmā, pa kuriem nav vēlams braukt. Piemēram, šeit tikai 26. gadā plānosies ceļš. Un tad, tā kā šeit kā papildus informatīvu avotu noteikti var izmantot šos datus, bet gluži identificēt pat tiem citiem īpašniekiem LVMGO jums šādu informāciju nevarēs sniegt. Jā, paldies. Tātad, jā, šī informācija lietotnē nebūs. Šo pagaidām vēl nevaram piedāvāt. Jādomā, varbūt ir iespējams, bet nesolīsim. Vēl viens jautājums. Kā ir ar mērīšanas rīkiem? Vai nav tāda iespēja pamērīt reliefu pēc augstumiem kartē? Par mērīšanas rīkiem runāsim detalizētāk 3. seminārā, tas arī ir atstāts to 3. daļu, bet šobrīd tur ir standarta funkcionalitāte, mērīt attālumu uz platību, perimetru un augstuma atzīmes pagaidām nē. Vai nākotnē, kad un vai būs, skaidrs, ka šādas idejas ir, bet šobrīd nevaru jums minēt nekādus termiņus, kādi tas varētu parādīties. Bet, jā, mērīšanas rīki šobrīd standarta rīki, ar ko var izmērīt attālumu un platību. Jā. Tātad atbild, ka šobrīd nē. Šobrīd nevaram pamērīt reliefu. Labi, ar to arī mūsu jautājumi ir beigušies. Vai nē? Paldies. Ir ienācis vēl jautājums. Ir vēl viens paldies. Un ir vēl viens jautājums. Vai plānojot maršrutu ir iespējams redzēt, kuriem meža ceļiem priekšā ir saliktas barjeras? Barjeras domās par to, ka nevar iebraukt iekšā. Domāju, ka jā, un iespējams arī ne tikai. Jā, šeit jautājums ir tieši par meža ceļiem, bet. Es pieļauju, ka šāds
apzīmējums atsevišķi nav. Mums pie infrastruktūras tur ir apgriešanas lauki pamatā vai izmainīšanas vietas, tā ka specifiski barjeras būtu padotas, manuprāt, nē, nepadodam tādu informāciju uz kartes. Līdz ar to visticamāk tā no kartes nolasīt šo informāciju, jau jūs brauksiet pavisam jums nezināmā vietā, var gadīties, ka tur būs barjera. Jā, tas droši vien līdzīgi kā ceļzīmes arī nav visas kartē, un lai gan ceļš ir iezīmēts, tad aicinām sekot un paļauties tam, ko jūs redzat dabā. Ja tur ir aizliedzoša vai caurbraukt aizliedzoša ceļzīme, tad to ņemt vērā, jo šī ir informācija, kas ir diezgan mēdz būt mainīga un nav atspoguļojama kartēs un nav uzturama tādā kvalitātē, lai būtu ticama. It sevišķi, ka tiešām tā ir diezgan mainīga informācija pēc situācijas, ja tur notiek kaut kādi mežsaimnieciskie pasākumi, iespējams tā barjera ir īslaicīgs risinājums, lai netraucētu darbam mežā. Tā kā nevienmēr barjeras ir tā kā vienmēr tur uz ilgtermiņu esošās, tā kā jā. Jā, mums šodien tā sanāk, ka uz jautājumiem atbildēt diezgan noliedzoši, bet es ceru, ka tas nerada iespēju, ka lietotnē daudz neiespējamu lietu līdzās tam, kas ir iespējams un pieejams. Šķiet, ka lietotne domā tāpat būs noderīga un vērtīgs rīks dodoties dabā. Protams, ir tādi vienkārši specifiskāki gadījumi, pa ko jautā, un jāsaprot, ka mēs varam operēt tikai ar brīvi pieejamiem datiem, jo šī lietotne, kā mēs šobrīd ejam cauri, mēs skatāmies tikai to sabiedrībai, visai plašai sabiedrībai pieejama funkcionalitāte, skaidrs, ka uzņēmuma datos un tālāk jau, kad mēs darbojamies ar autorizāciju, tur pavisam cits spektrs ar pieejamiem datiem, kādi viņi ir, kādā griezumā, bet mēs jau runājam jau pa citu līmeni, bet sabiedrībai tāpat ir ļoti, ļoti bagātīgs informācijas avots, kas ir pieejams LVMGO lietotnē. Jā. Tieši tā. Tad skaitām vēl līdz 5 un gaidām vēl, vai ienāks kāds jautājums. Kamēr gaidām vēl kādu jautājumu, tikai atgādināšu, ka šis bija 2. seminārs. Seminārs ir ierakstīts un tā ieraksts būs pieejams LMGO YouTube kanālā. Sauksim to par kanālu un informāciju par to pieejamību sekojiet līdz Facebookā, LinkedInā un Twitterī, tātad mūsu sociālo tīklu kanālos. Un novembra beigās plānojam arī 3. semināru. Tad arī šai informācijai sekojiet līdzi, ziņosim par datumu. Vieta būs tā pati tieši saistē Teams vidē, lai pēc iespējas vairāk un no dažādām pasaules un Latvijas vietām jūs varētu pieslēgties. Jā, šķiet, ka jautājumu nav. Teiksim, jā, tomēr pēdējā brīža iespēja, vai ir redzamas geoloģiskās kartes? Vēlreiz? Vai ir redzamas geoloģiskās kartes? No geoloģiskām, tad jautājums tieši specifizēt, kas ir tieši geoloģiskās, kā jau rādīja, mums kvartāla nogumu karte ir pieejama, to, ko var pieslēgt kā fona karti, un tad specifiskie kaut kādi dati var papētīt tie, kas ir saistīti ar šo te nozari, un ir arī geodēziskie punkti, ko var pieslēgt turpat, kur es rādīju, kad par transportu runājam pie datu attēlošanas, ir geodēziskie punkti, bet tādi, kā vēl papildus kaut kādi tieši geoloģiskie, un tā kā, kura var izmantot šo punktu atrašanas vietu, kaut kādas specifiskās lokācijas sev atzīmēt vai plānot, kur plānojat iet un
apsekot dabā, meklēt varbūt kaut kādus iešus minerālus. Gluži tā, bet es domāju, šī ir pamatā tā fona karte, ko šādos gadījumos jūs varat izmantot. Otrs, protams, geoloģija. Svarīgi arī ir reliefs, kāds ir reliefs, kā veidojas reliefs, jau pēc reliefa modeļiem var aptuveni nolasīt, kādi tur varētu būt tas iežu sastāvs, vai tur ir morēna, vai varbūt spiltis ir vērts pameklēt granti. Tad no šo datu kopumu saliekot kopā, aptuveni var kaut kādu arī geoloģisko informāciju izvilkt. Jā, un arī reliefa formas nolasīt. Ne tikai to, kas jau ir rokot dziļāk, bet arī to, ko mēs varam redzēt ar reliefa modeļiem. Tieši tā. Jā, labi. Tad gan laikam jautājumi ir izsmelti. Paldies visiem. Tiekamies jau pēc mēneša. Un gatavojiet nākamo semināru jautājumus. Tikšanos nākamajā seminārā. Paldies! Jā, paldies jums! Atā!